vienā jaukā vakarā man pēkšņi palika slikti. Man aizveda uz slimnīcu uz uzņemšanu, jo domāju, ka tas ir insults. Bet izrādījās, ka ir galvā labdevīgais veidojums. Bija liels asinsspiediens, ļoti lieli galvas reiboņi, staigāju gar sienām turēdamās. Neiropatologs nozīmēja pie neiroķirurgu uz Rīgu. Vajadzēja veikt papildus magnētisko rezonanses izmeklējumu. Un es pierakstījos pie doktora Aksika. Un jāsaka, viņam ļoti liels paldies doktoram Aksikam. Viņš pateica godīgi un atklāti. Man galvā bija neironoma un meninģinoma, 2 labdevīgie veidojumi, ka šos veidojumus nevar izoperēt, ka vajag apstarot. Tikai starošana var palīdzēt. Un viņš ieteica man Siguldu. Pazvanīju uz Siguldu, aizsūtīju savus dokumentus, un mani uzaicināja ierasties Siguldā. Doktors Māris Mežeckis. Mēs aizbraucām pie doktora Māra. Doktors Māris mums visu ļoti smalki izstāstīja, ļoti rūpīgi izstāstīja. Un tad sākās sagatavošanās process. Pats sagatavošanās process vilkās kaut kur mēnesi. Un 7 gadus atpakaļ man veica šo apstarošanu. Man veica ar vienu starošanu abu veidojumu apstarošanu. Man nebija speciāli pēc tam jābrauc un jāturpina ārstēšanās. Es 3 dienas uzturējos Siguldas slimnīcā, veica šo apstarošanu. Sajūtas bija ļoti labas, nekādu sāpju, nekādu nelabu dušu, vēl kaut kāds diskomforts. Praktiski ir reāla, normāla dzīve. Pēc tam man vajadzēja ik pēc pusgada veikt kontrolu pārbaudes, magnētisko rezonanci ar kontrastvielu. Katru reizi man doktors pats zvanīja, man vairāk uz Siguldu nevajadzēja braukt. Man izskaidroja, atsūtīja pat attēlus galvas uzņēmumam. Ja? Piemēram, nāca pat tik tālu pretī, kad es izēju no magnētiskās rezonances kabineta, un 20 minūšu laikā viņš man atzvana un pasaka, kas ar mani notiek, kādi man ir uzlabojumi. Burtiski gada laikā onkoloģija atklāja vīram. Pat cik man jau bija pieredze šajā jautājumā, es šīs analīzes aizsūtīju doktoram Mārim Mežeckim. Doktors man pazvanīja un pateica diagnozi uzreiz un pateica, ko man darīt tālāk. Vīrs vēl dikti šaubījās, vai iet uz operāciju, vai tomēr piekrist apstarošanai Siguldā. Pierunāju, ka tomēr ir jāiet jāapstaro. Tas ir vieglākais un vienkāršākais ceļš. Vīram praktiski veica šo apstarošanu 5 dienu laikā. Tā bija 1 nedēļa, ko mēs izvēlējāmies paši, ka mēs katru dienu, katru rītu braucām paši uz Siguldu. Arī bez jebkādām blakus parādībām, blaknēm un visa pārējā. Viss ir veiksmīgi. Analīzes tika veiktas ik pēc pusgada, analīzes rādītāji krītas, marķieri, viss ir ļoti labi. Es gribētu pateikt tiem cilvēkiem, kas, teiksim, pašā Facebookā, ja, atsaucas uz to, ka tas ir dārgi. Tas nav iespējams parastajam cilvēkam. Ja. Ziniet, es gribu teikt vienu lietu, par šiem gadiem ir bijuši varianti pārdomām, ja, un arī pārunām ģimenē. Ja. Jā, tas maksā. Bet, ziniet, katrā gadījumā man personīgi, ja, es šo naudu atguvu kaut kur pusotra gada laikā. Es visu laiku biju darba spējīga un es turpināju strādāt. Un es arī šobrīd turpinu strādāt un kontaktējos ar cilvēkiem. Un es uzskatu, ka tomēr es tieku galā, man nav nekāda problēma ar manu galvu. Ja? Es nezinu, kā būtu bijis, ja man būtu taisīta operācija. Ja? Kas ir nauda salīdzinājumā ar to, ka cilvēks ir vesels? Viņš ir strādājis, viņš ir darījis. Ja? Ziniet, nauda nav nekas. Jo veselība ir svarīgāka. Mīļie cilvēki, neprasiet, cik maksā. Tas ir dārgi, tas nav iespējams. Telefonā uzgriežiet Siguldas telefonu numuru, kliniku, un parunājiet ar speciālistiem. Aizsūtiet savus dokumentus. Jums pat nav jābrauc uz pirmo vizīti uzreiz un jātērē nauda. Kā teiksim, griežoties parastajā poliklinikā, slimnīcā, konsultācijas maksā 40, 80, 100 un vairāk eiro. Ja? Jūs uzklausīs, un ja jūs, teiksim, izmeklējuma atbildīs tam, ka Siguldā jums var palīdzēt,
jūs uzaicinās uz pirmo vizīti, jums visu izskaidros, jums visu izstāstīs. Ja? Padomājiet par to un izlemiet, kas jums ir svarīgāk. Nauda, manta, veselība. Un es ļoti, ļoti lielu paldies gribētu pateikt kopā ar savu vīru visiem Siguldas daktariem, visiem speciālistiem.